Baznīcas Restenes laukos. Stāvam pirmās frontes līnijās. Šī 44. gada nogalē gāja vissīvākās kaujas. Par to būt vai nebūt Kurzemes cietoksnim. Kā nosauc Kurzemes cietoksnim mūsu karabiedrs Vēseļa cietoksnis. Un tuvākā laikā, tas ir 8. maijā, mēs šeit pulcēsimies atkal, lai pabūtu kopā. Pasaules vadītāji. 16. marts ir manā personīgi ir, kad mēs pieminam mūsu jauniešus, kuri jūsu vecumā bija iesaukti svešā armijā. Latvija bija pasludinājusi neutralitāti, kad iesākās karš 39. gadā. Un viņi cīnījās, jo viņus uzaicināja ne tikai tas, ka viņi bija mobilizēti, bet viņus uzaicināja arī tajā laikā faktiski mūsu dzīvi palikušie tautieši, vadoņi, kas bija tajā laikā. Un viņi redzēja, ka mēs nevaram atļaut, kad atkārtojās 41. gads, kad bojā aizgāja tik daudz cilvēku. Un aicinājums no centrālās padomes bija ļoti vienkārši. Mums visiem spēkiem jāaizstāv savas robežas un sava tauta. Tas arī, ko viņi darīja. Vācieši arī nebija labvēlīgi, jo viņiem bija pašiem savi plāni. Viņa plānos bija, kad Baltijas valsts, sevišķi Latviju un Igauniju pataisīt par vācu zemi. Un tas ir tik traģisks laika posms Latvijas vēsturē, ka tas ir ļoti, ļoti grūti jauniem cilvēkiem izprast. Es pats atceros, kad es biju mazs puisīts, vai ne? Es atceros to lielo izmisumu, kādu es redzēju savas mātes acīs un arī tēva, vai ne? Tajā laikā. Un tas ir ļoti, ļoti grūti aprakstīt, vai ne? Tas vējš izraisa asaras. Es neraudu. Es gan raudu. Jādara viss iespējamais ir, lai mēs arī izglītotu to migrantu grupu vai kolonistu grupu, kas ir ienākuši Latvijā, kas te paliek. Viņi mums ir jāizglīto, lai viņi saprot, ka Padomju Savienība bija lielākie fašisti, kādi var būt, jo viņi bija sadavušies rokās ar hitlerisko Vāciju, un viņi iesāk Otro pasaules karu. Kā var būt savādāk? Viņi ir tie vainīgie. Tas ir jocīgi, vai ne, ka mēs ejam nolikt ziedus un pieminam mūsu kritušos jauniešus, kad pie brīvības pieminekļa, un tur apkārt ir tādi cilvēki, kas rāda pirkstiem, vai ne? Gan Vācu televīzijas stacija, te pāris gadu atpakaļ mēs bijām, vai ne? Un es viņam piegāju klāt, sāku runāt. Viņi labi runāja angliski, vai ne? Un es arī angliski runāju. Un es viņiem prasu, kāpēc viņi šeit? Viņi saņēmuši kaut kādu ziņu no kādiem te Latvijā, ka te būs kaut kāds milzīgs fašistu pasākums. Un viņi filmēja, ka mēs gājām iekšā Doma baznīcā, vai ne? Es teicu, vai tie cilvēki, es saku, kurš no viņiem ir fašists? Parādiet man vienu, vai ne? Un es viņiem teicu, es saku, vai es esmu fašists?
Es esmu atvadināts ASV virsnieks. Saka, jūs turiet mani pa fašistu, tāpēc, ka es eju dievnamā. Nu, tad viņi bija tādā, es teicu, vai jūs arī brauksiet uz Lesteni šeit? Nē, bet tiešām tas ir tik traģisks laika posms, un mēs zaudējām dēļ otrā pasaules kara. Vienmēr jātur prātā ir, kad fakti un patiesība ir mūsu pusē. Mēs vienmēr, mums jācīnās ir ar garu ieročiem. Man 16. marts ir lepnums meitenes. Tādas meitenes kā jūs, toreiz karavīris ļoti uzturēja. Tāpēc karavīri domāja par savu meiteni, par meitenēm, rakstīja vēstules un saņēma. Un tā kā vecmāmiņas vai māmiņas ir ļoti daudz ko darījuši, es paliku, visu to izdzīvoju. Mani tēvs laida uz skolu 1 gadu vēlāk. Viņš domāja, ka nāks sabiedrotie, kā būs šiem te okupantiem jāizvācās. Bet man nācās diezgan ilgi gaidīt. Un tā, šis te 16. marts man ir kopība uz karavīriem. Bet galvenais, lai būtu, kas šeit nāk. Ka tas ir, nu, tā, drusku pacelts, bet es skatos vienmēr uz jaunām meitenēm, jaukām daļām tāda, kāds jūs esat. Un es redzu, kādas ir tās, kuras ir manā vecumā un jaunākas, un nāk pie manis noraudājušās un saka, man dzīves apnikums, man vienīgais bērns kaut kur tur ir Eiropā, cita ir Austrālijā. Un tas ir pateicis, tu mani tā audzināji un nelaidi nekur, tagad es esmu brīva un tu vari dzīvot. Tā kā es jums meitenēm novēlu būt jaukām un laimīgām vecmāmiņām kādreiz, jo dzīve iet uz priekšu. Turēsimies pretīm negodam, cienīsim savu valodu, savu tautu, savu karogu, jo tikai tad mēs varēsim pastāvēt. Paldies!